ja mēs gribam runāt par dabai draudzīgu meža apsaimniekošanu, tad pats pirmais pamats šai sarunai būtu skatījums uz mežu kā uz mājām, kā uz dzīvotni. Jo mežs ir ekosistēma, kas nodrošina daudz sugu pastāvēšanu. Un, ja mēs runājam par dzīvotnēm, viena ļoti īpaša vieta ir dažādu ekosistēmu saduras josla. Kā šajā gadījumā mežmala, bet arī citas, teiksim, ūdens, kur satiekas ar sauszemi. Jo šajās vietās parasti ir vislielākā sugu daudzveidība. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka šajās dabas mājās, jo vairāk ir dažādu struktūru, jo vairāk ir dažādu sugu, kas tur var dzīvot. Un šādā ekotonā, šādā satikšanās vietā mēs varam redzēt abas ekosistēmas un sugas, tātad, kas pārstāv abas, šajā gadījumā lauksaimniecības zemes un mežu. Tad būs gan zīlīts, kas dzīvo mežā, gan lukšs čakstīts, kas dzīvo lauksaimniecības zemēs. Un mēs redzam arī tādas sugas, kam ir vajadzīgas abas šīs ekosistēmas. Piemēram, pirms jūs bijāt atnākuši uz šejienu pārlaidās dadzīši, kas ir ļoti labs piemērs tādam mežmalu apdzīvojošam putnam, jo dadzītis, kā jau viņam nosaukums saka, priekšā ēd dažu sēklas, un daži šeit mums grāvmalā aug, bet ligzdu dadzītis būvē koku zaros. Tātad šeit viņam lieliski vieta, kur ligzdot tur mežmalā, ēst šeit lauksaimniecības. Mēs arī lauku balodas ir viens tāds piemērs, vai ūbeli tāpat, kas dzīvo mežos vai koku puduros, ligzdo kokos, ēd lauksaimniecības zemē dažādas sēklas. Viens no Latvijas ievērojamākiem putniem, mazais ērglis, viņš varbūt nedzīvo tik tuvu mežmalai kā lauku balodas vai dadzītis, bet arī viņš nedzīvos dziļi iekšā mežā, bet kādus dažus 100 metru, tāpēc, ka arī viņam ir svarīgas šīs abas ekosistēmas. Mazais ērglis būvē ligzdu mežā, un barība dažādas grauzējus meklē lauksaimniecības zemēs. Viens ir sugu daudzveidība, kāpēc šī mežmala ir nozīmīga. Bet otrs aspekts ir pašas ekosistēmas uzturēšana. Bija tāds mežkopis Krišs Melderis, kurš pirms 90 gadiem izdeva grāmatu Mežu vakari un daudz aplūkoja jautājumu par mežu kā ekosistēmu, vēl nelietotam šo vārdu, jo pats vārds ekosistēma tikai ap to laiku bija radies. Bet Krišs Melderis salīdzināja mežu ar dzīvu organismu. Un mežmala viņa salīdzinājumā bija kā meža āda. Tāpat kā mūsu āda pasargā mūs no ārējās vides, tāpat arī mežmala pasargā mežu no ārējām ietekmēm. Un ja mēs tagad paskatāmies uz mežmalu, tad var redzēt, cik šis salīdzinājums ir pamatots. Tātad mežmalā mums ir gan lieli koki, gan mazāki koki, gan krūmi, kas visu šo te malu nosedz, un mēs neredzam pat, kas tur te mežā iekšā notiek, tāpat kā neviens neredz, kas mūsos iekšā notiek, un labi, ka tā, bet tas arī nodrošina mikroklimata saglabāšanos sugām, kam vajag ēnainākus, mitrākus apstākļus, tām mežmala palīdz šo vajadzīgo vidi uzturēt. Šeit, ja mēs ieskatāmies uzmanīgi, tad meža mala ir neuzreiz ar lauksaimniecības zemi, bet ar grāvi, aizaugušu un netīru, bet tomēr arī meža robežjosla ar ūdeņiem ir svarīgi dažādiem putniem. Kā es minēju, mazo ērgli, kas ligzdo mežā un barojas lauksaimniecības zemēs, tā ir zivjērglis vai melnā klija, vai jūras ērglis, kas ligzdo mežā un barojas dažādos ūdeņos. Nu, jūras ērglis gan tālu lido baroties, bet melnā klija un zivjērglis tiešām var būt stipri tuvu ūdenim tā ligzdošanas vieta. Un no mazākiem putniņiem, kam patīk šādas te robežjoslas, ir meža tilbīte, kas arī barību meklē pa grāvjiem, pa grāvmalām, bet ligzdo mežā. Teiksim, vecās meža strazdu ligzdās. Tā kā tas arī ir viens no tiem putniem, kam patīk robežjoslas. Ja runājam par mežmalu veidiem, nu, tad droši vien mežmalas ir tikpat dažādas kā meži, bet es droši vien no putnu perspektīvas skatītos uz kaut kādām lielākām grupām. Teiksim, meža robeža ar lauksaimniecības zemēm tā patiks vieniem putniem, teiksim, lauku balodas, dadzītis.
meža mala ar ūdeni, tā kā patiks citiem putniem, kā meža tilbīt vai zivdzenīts, kurš ligzdo upju krastos, bet, kā, teiksim, patīk uz kādu koku sēdēt un novērot zivis. Meža robežjosla ar purvu, tas atkal ir cits stāsts. Tā ir vieta, kurā patīk dzīvot mednim, kas dzīvo uz zemes lielākoties, vai klinšērglim, kurš būvē tādu kārtīgu līgzdu kokos, bet barojas purvos. Tā kā, jā, nerunājot par koku vai krūmu sugu sastāvu, dažādu ekosistēmu saduras vietas būs dažādām putnu sugām nozīmīgas. Zinot, ka mežmala ir viena no tām vietām, kur ir lielāka sugu daudzveidība, reizēm no meža apsaimniekotāju puses ir daži demagoģiski izteikumi reizēm, ka kailcirti taču ir tieši tas, kas vajadzīgs, jo kailcirts rada daudz mežmalu un līdz ar to palielina bioloģisko daudzveidību. Bet tā tas galīgi nav. Ir divi būtiski iemesli, kāpēc kailcirta nav gluži tas, kas mežmala, teiksim, starp mežu un lauksaimniecības zemi. Pirmkārt, tas, ko mēs redzam šeit, un atceroties salīdzinājumu ar mežmalu kā meža ādu, te tās ādas nav. Te viss ir noplēsts nost, un, ja, kur mēs bijām mežmalu lauksaimniecības zemi, tur mēs pār mežā iekšā redzēt nevarējām, bet tā siena ir pilnīgi plika. Te nav to mazo krūmu un mazo koku un lielāko koku. Tā tad nav tās struktūra daudzveidības, kas mežam un lauksaimniecības zemi, kur tad varētu dzīvot tās dažādās putnu un citu dzīvnieku sugas. Ar laiku, protams, šādā vietā teorētiski mežmala varētu veidoties, bet reālajā dzīvē jau viņai netiks ļauts veidoties, jo šeit mēs stāvam kailcirtē, tur tiks stādīti mazie kociņi, un visi krūmi, kas gribēs augt, tiks izcirsti meža kopšanas ietvaros, un līdz ar to šī meža mala vēl ilgi stāvēs tāda plika un atklāta, kamēr te izaugs jaunais mežs. Tātad tāda īsta mežmala te visticamāk nemaz neizveidosies. Tas, ko šajā situācijā varēja darīt dabai draudzīgs meža apsaimniekotājs, ir saglabāt pēc iespējas vairāk elementus, lai tā mežmala veidotos pēc iespējas ātrāk. Tātad nevis nocirst līdz pašai nogabalu malai mežu, bet kaut kādus mazākus kociņus, pamežu krūmiņus saglabāt, lai kaut nedaudz to mežu piesegtu atlikušo. Protams, šajā vietā, kur bija mežs, nebija to krūmu tik daudz, lai sanāktu tāda īsta mežmala, tā kā meža robeža lauksaimniecības zeme, bet vismaz varēja mazliet palīdzēt viņai jau veidoties, saglabājot kokus un krūmus. Jo viens ir, ka te trūks tās struktūras sugu daudzveidībai, bet otrs ir atkal atgriežoties pie tā salīdzinājuma ar mežmalu kā meža ādu. Šeit visām ārējās vidas ietekmēm ir pakļauts arī tas palikušais mežs, sākot ar to, ka viņš ir mazāk noturīgs pret vēju. Tad, ja būtu kārtīga mežmala, tad tas viņa izturību pret vēju pastiprinātu, gan arī tas, ka viņš tiek vairāk izgaismots nekā viņš būtu tad, ja mežmala būtu un vispār kopumā tas mikroklimats netiek saglabāts. Tātad tas ir viens. Šāda kailcirtes radīta mežmala strukturāli neatbilst tādai mežmalai, kas ir ilgstoši veidojusies meža robežjoslā lauksaimniecības zemi. Bet otrs, kāpēc mēs nevaram sapriecāties par to, kā kailcirtes palielina bioloģisko daudzveidību, ir tas, ka mums ir jāskatās arī kopumā nevis tikai uz sugu daudzveidību šajā punktā, bet uz sugu daudzveidību Latvijas mežos kopumā. Un ja mēs aizraujamies ar kailciršu saimniekošanu, mežu sagriežam mazos gabaliņos, varbūt var izdzīvot tās sugas, kā koku čipste, piemēram, vai sila cīrulis, kas var dzīvot mežu malās, bet nevarēs vairs atrast vietas tādas sugas kā melnais stārķis, kam ir vajadzīgs liels vienlaidus mežs, kuram ir vajadzīgs mežu masīvs, kas, man liekas, arvien vairāk ir termins vēstures grāmatām, nevis Latvijas mežu raksturošanai. Mežmala ir ļoti būtiska meža dabas daudzveidības saglabāšanai, tāpēc nav brīnums, ka
mežmalas saglabāšana gan ļoti mīkstā formulējumā ir iekļaut arī Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā. Un šie noteikumi saka, ka mežmalā, kuras platums nav mazāks par pusi no pirmā stāva vidējā koka augstuma, saglabā daļēju apaugumu tādā apjomā, kas netraucē meža atjaunošanu, darba aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī turismu objektu un atpūtas vietu ierīkošanu. Tātad it kā tiek teikts, ka mežmalu saglabāt būtu labi, bet tai pašā laikā nav īsti pateikts, kas ir jāsaglabā. Daļējs apaugums, kas tas ir, vai tā ir, nezinu, vai tās ir sūnas, vai tie ir krūmi, vai varbūt tie ir koki, kas ir tas daļējais apaugums. Un otrs ir, ka tiek dota virkne atrunu, ka to mežmalu tomēr var nesaglabāt. Un līdz ar to statistika es apkopojis neesmu, bet tā braucot pa laukiem un skatoties, rodas sajūta, ka šis ir Ministra kabineta noteikuma punkts, kas tiek visretāk ievērots. Jo gandrīz vienmēr, tur, kur mežs ir nocirsts pie lauka, mēs redzam, ka viņš ir nocirsts līdz pašam laukam, nekādu mežmalu nesaglabājot. Tāpēc šis ir gandrīz vai unikāls piemērs. Jo šeit, jau gan pirms kādu laika mežs ir nocirsts, tagad te ir jaunaudze, un šeit tiešām ir saglabāta mežmala. Tātad robežjosla lauksaimniecības zemi, tā kā šis ir savs priežu mežs, tad varbūt te nav ļoti bagātīgi tie krūmi, bet šis tas ir. Un šeit tā mežmalas saglabāšana ir veikta gandrīz tā, kā mēs gribētu ideāli. Par platumu var diskutēt, bet tas, kas šeit ir darīts, neinterpretējot to, kas ir daļējs apaugums, ir saglabāts vienkārši viss, kas te ir. Tātad gan mazie krūmi, gan lielie koki. Viens būtisks aspekts, kāpēc vajadzētu saglabāt mežmalu, ir sugu daudzveidības uzturēšanai, jo mežmalā ir gan meža, gan lauku sugas. Bet otrs būtisks aspekts, vēl papildus tam, ka mežmala palīdz saglabāt tur tās jaunaudzes mikroklimatu, nākamais būtiskais aspekts ir, ka mežmala palīdz mazināt meža fragmentāciju, ja viņi ir labi saplānota. Jo meža fragmentācija ir viena no tām lietām, no kā ļoti cieši Latvijas meži, ņemot vērā mūsu saimniekošanu ar kailcirtēm. Un saraujot tādos gabaliņos mežu, mēs ierobežojam arī dažādu dzīvnieku izplatīšanās iespējas. Un, ja teiksim, šī meža josla savienotu divus nenocirstus meža nogabalus, tad tā būtu iespēja pārvietoties dzīvniekiem, kas varbūt negrib iet ārpus meža, tad viņi tiktu no viena fragmenta uz otru. Šādu nenocirstu joslu, kas var būt gan mežmalas, gan joslas iekšā mežā saglabāšana, ir paredzēta arī mežirbes sugas aizsardzības plānā. Jo mežirbi ļoti nelabprāt iet ārā no meža, tātad šis varētu palīdzēt mazināt dzīvotņu fragmentāciju, tāpat kā aizsargjoslas gar upēm. Un runājot par putniem, reizēm šķiet, kāda viņiem varētu būt bēda par meža fragmentāciju. Putns taču var lidot, un kas viņš tur nevar pārlidot pāri 100 metru platam izcirtumam. Bet, līdzībās var teikt, ka cilvēks arī var, pārskriet pāri 6 joslu šosejai, bet ar to ir saistīti zinām riski, un tieši tāpat arī putni, kuriem to risku varbūt ir vēl vairāk. Tie, kas dzīvo mežos, bieži vien izvairās izlidot ārpus koku aizsega, pat tad, ja viņi fiziski to varētu. Tāpēc ne tikai mežirbei, bet arī citiem meža putniem šādu joslu saglabāšanu, kas savieno nenocirstus meža nogabalus, var palīdzēt mazināt dzīvotņu fragmentāciju.